Labdien! Mani sauc Ārturs Večakovskis. Es esmu no Saules. Es mācos Saules pamatskolā 4. klasē. Man patīk brīvajos brīžos zīmēt, krāsot un makšķerēt. Tagad es jums pastāstīšu latviešu tautas teikumu, kā saules cēlies. Reiz bija kāds gans, kurš pie kalna ganījis cūkas. Te iznāk mazs zēns un sauc to kalnā iekšā. Gans atstāja savas cūkas un iet zēnam līdzā. Viņš ierauga lielu, skaistu istabu, galdi uzklāt ar ēdieniem un dzērieniem. Un uz kanceles mācītājs teica sprediķi. Kad gans bija paklausījies sprediķi, viņam sacījuši: "Ej, nu atkal pie savām cūkām!" Bet mācītājs neļāvis iet teikdams: "Lai tas zēns paliek, lai klausās, cūkas tad mierīgi ēd." Nu, zēns paliek un klausās tālāk. Kad zēns bija noklausījies sprediķi, viņš iet ārā, bet iziedams viņš paslapus noņem brandvīna pudeli, gabalu siera un vienu baltmaizi. Saldu ēdu, saldu dzeru, salds palika pilsētiņš. Es jums tagad pastāstīšu smieklīgu anekdoti. Negribēja precēties. Vispār Vītīs Pūks negribēja precēties, bet doma par medus mēnesi viņu nelika mierā. Es jums tagad pastāstīšu smieklīgu atgadījumu no manas dzīves. Bija lietaina diena. Es ar savu draugu gāju ārā. Mēs nepamanījām dugļu pēķi. Es paslīdēju un apkritu. Viņš man gribēja palīdzēt piecelties, bet nu tad pats apkrita. Un tā mēs bijām netīri līdz pat ausīm. Tā mēs gājām pie mamām. Mammas teica: Nu, viss, būs jāpērk jauni bērni. Un no tās reizes mēs skatāmies, kur mēs ejam.